Mana šodienas viešņa ir māksliniece Gundaga Dūduma, kas ir arī mana vīra pirmā sieva. Gundaga. Es domāju, vairums skatītāji šobrīd tā paga vēlreiz. Jā, tāds sākam. Paldies, ka tu atradi laiku šodien atnākt pie manis. Paldies tev, ka tu piedāvāji. Man liekas, es no sākuma domāju, ka tas ir varbūt joks, bet man liekas, ka brīnišķīgi. Paldies tev. Tas sākās kā joks un beigās, jo vairāk par to domāju, jo vairāk sapratu īstenībā, ka tas, Kāpēc gan ne? Kāpēc nē? Tieši tā. Jā. Šodien mēs nerunāsim par pagātni, mēs runāsim par tevi kā personību, par tavu pieredzi, jo es domāju, ka viņa var būt ļoti noderīga mūsu intervijas klausītājām. Paldies, centīšos būt noderīga. Paldies tev. Paldies tev. Intervija ir sagatavota kā 3 blokos. Sākumā mēs parunāsim par darbu, pēc tam mēs runāsim par attiecībām, un 3. daļā mēs parunāsim par sievišķību un par tevi pašu. Ja tu esi gatava, sākam? Laižam. Tātad par darbu. Pastāst varbūt nedaudz par sevi tiem, kas vēl nav ar tevi pazīstami. Ar ko tu īsti nodarbojies? Tātad es esmu gleznotāja, taisu arī interjerus, taisu dažādus dizaina projektus, respektīvi tas man ir interesējis no bērnības. Un, droši vien vienā vārdā varētu teikt, ka es esmu māksliniece, radošs cilvēks. Arī 2 bērnu mamma. Bet māksla ir tas, ko es daru no bērnības. Un, bērnībā man ļoti patika vienai pašai sēdēt un zīmēt. Un tad arī vecāki kaut kā to laikam piefiksēja. Un, viņi aizsūtīja mani uz privātas stundām pie viena tajā laikā slavena gleznotāja, kunga gados. Un, man liekas, man bija kaut kādi 11 gadi. Un tā es 2 nedēļas, 2 reizes nedēļā pie viņa braucu uz darbnīcu un gleznoju. Sāku mācīties gleznot. Un, es par to vecākiem esmu ļoti pateicīga. Jo šajās privātas stundās, kas man liekas ļoti forši, ka es iemācījos, viņam bija ļoti laba humora izjūta tam skolotājam. Tas ir Alfs Jansons, slavens gleznotājs. Viņš jau gan atrodas tajā otrā pasaulē, par kuru mēs neko nezinām. Un, tā tas sākās. Tu pieminēji par interjeru un par to, ka tu glezno, bet tev ir arī jauns projekts. Tagad jau arvien biežāk es redzu Instagramā un Rīgas ielās tavu jaunāko darbu, tavu tādu virzienu, kas ir kimono. Jā, tas patiesībā sākās tā, ka man bija jābrauc uz Dubaju uz izstādi, un es domāju, ko es tur vilkšu, jo man tur bija kaut kādas 6-7 dienas. Un katru dienu jāstāv stendā, un es domāju, ko es tur vilkšu. Un tad es domāju, ka es vēlos sev tādu tā kā zīda kimono, kuru var vilkt gan ar biksēm, gan ar jostu tā kā kleitu, vakarā iziet. Un es aizbraucu ar šiem kimono, es sašuvu vēl kaut kādus ekstrā 10 kimono, ko mēs ielikām arī stendā tirgot. Un izrādījās, ka tā interese ir ļoti, ļoti liela. Un visiem ļoti patika. Bija gandrīz vai tā, ka pa ielu ejot kaut kur, man sievietes nāca klāt, wow, tas ir silka, un ka tas ir, viņi uzreiz redz, ka tas ir dabīgais zīds, un ka tas ir kaut kas īpašs, un tā tas sākās. Man liekas ļoti interesanti, kad es sākumā redzēju tikai tos pirmos darbus un tos pirmos kimono. Man pašai minējums bija, ka tas iet kaut kā tā kā tu uzglezno gleznu un iedvesmojoties no gleznas, principā to kimono, jo viņi ir kaut kā tāds organisks turpinājums, tavā tajā gaumē un stilistikā. Tas ir kaut kā tā, ka tu no gleznām iedvesmojies par to, kā tu komplektēsi kimono audumus un noskaņu. Tas tā ir, tas ir viss kaut kā saistīts, tas ir... Man ļoti patīk samiksēt kopā dažādus audumus, dažādas faktūras un dažādus toņus un materiālus. Un tad šī mana spēja priecāties par to, kā tas citreiz skaisti saliekās, tad tas kaut kā ir pārnesies uz šo apģērbu gabalu.
Un tas, ko man klienti visvairāk ir teikuši, ka viņiem ļoti patīk, kā es esmu sakombinējis šos audumus. Un man ir citi jautājuši, vai tu nebaidies, ka kāds tevi sāks kopēt vai vēl kaut ko. Es saku droši, tāpēc, ka es absolūti zinu, ka tieši tā kā es salieku šos audumus, visticamāk nesaliks, jo tajā auduma salikumā tur ir tāds liels, kā varētu teikt, tāds, tur nav nekādas loģikas vai tas ir vienkārši tā pēc sajūtām. Un citreiz šo procesu mēs darām kopā ar meitām. Abām divām mēs sēžam mājās un darām tēju. Mums ir viss lielā studija pilna ar audumiem. Un mēs vienkārši liekam tos modeļus un riktīgi radoši forši process, tāda tā kā spēle. Citreiz mēs to darām līdz 3-4 naktī. Jā, to var just, ka ir kaut kas tāds tur ir tāds ļoti īpašs šajos darbos. Paldies! Un saki, ja tagad tev būtu jānodefinē, kas tu esi māksliniece vai uzņēmēja? Kā tu vairāk sevi sajūti? Es domāju, ka es vairāk sevi sajūtu, ka es vienkārši realizēju kaut kādu savu būtību, kaut talantus, kas man ir iedoti no, sauksim, kā vēlamies, no Dieva, no visuma, kas ir tā kā tie talanti. Jo man no bērnības ļoti patīk strādāt. Man tēvs bija viens no lielākajiem tulpjaudzētājiem Latvijā, un no bērnības bija diezgan smagi jāstrādā. Līdz ar to man nav bail strādāt, man patīk strādāt. Tad, kad es strādāju un kaut ko daru, es jūtos vajadzīga un man ir interesanti. Un tajā pašā laikā arī šī bērnības pieredze ar tām tulpēm man ir iedavusi tādu prieku kaut ko pārdot un man patīk, tu izveido kaut ko un pārdod, bet tas ir nevis tāpēc, ka es par to saņemu naudu, bet par to, protams, arī ir prieks, ka es spēju dzīvot, respektīvi no tā, ko es nopelnu ar savu radošo darbību. Bet tas drīzāk ir tā sajūta par to, ka pasaulē mani vajag. Un tas ir ļoti, vienkārši dari to, kas tev patīk, un tas sagādā lielu prieku. Un gandarījumu, ka kādam to vajag. Tas attiecas gan uz gleznām, gan uz jebkuru kimono vai uz interjeru. Man ir liels prieks un pateicība, ka kādam to vajag. Tas ir. Zini kā, Gunda, ja es tā labi padomāju, manā paziņu lokā, es domāju, tu esi vienīgā māksliniece, kas ir atradusi veidu, kā ar mākslu nopelnīt sev labu iztiku. Es sadzirdēju iepriekš, ko tu stāstīji, ka tev nav bail no darba, ka tu mīli strādāt, bet kas varbūt vēl ir kaut kāds, kā tev tas ir izdevies? Tā noteikti ir, kā varētu tā teikt, tāda, es negribu izklausīties pārāk ezotēriska, bet noteikti tas, es uzskatu, ir liels darbs pašai ar savu iekšējo pasauli, sadarbību pat varētu teikt. Jo manā gadījumā man nav priekšnieki, man nav kaut kādi tādi no malas dzinuļi, izņemot rēķini, kas nāk, bet viņi tāpat būtu jāmaksā vienalga, ar ko es nodarbojos. Tad tā ir tāda sadarbība ar savu iekšējo pasauli, kas tev vienkārši ir sevi jāspēj motivēt pašam. Ja tu tā paskaties atpakaļ uz to visu, kas ir bijis, līdz tu nonākusi tur, kur tu esi, kas bija tādi izšķirošie pagrieziena punkti, tavi lēmumi, kas tev iedeva to ticību turpināt, jo tev projekti ir bijuši ļoti daudzi, kas zinu, viņi ir neskaitāmi, ja, un katru reizi tu pamēģināsi sapratusi kaut ko priekš sevis un turpinās. Nekad neesi apstājusies. Man vienkārši nav citu variantu, kā neticēt sev. Un to es sapratu jau diezgan agrā vecumā, kad es mācījos Rozentāļos. Kad, man liekas, ja cilvēks netic pats sev, tad kas gan viņam ticēs cits. Un to es arī ļoti cenšos savām meitām iemācīt un uzticēties sev un uzticēties savai kaut kādai iekšējai sajūtai un nebaidīties. Un pat, ja sanāk kļūdīties vai kaut kas nesanāk, visi kļūdās, politiķi, policisti, visi kļūdās. Un kāpēc nemēģināt, jo katrs tas mēģinājums kaut ko sākt un darīt, tā ir jauna pieredze un interesanti, un ja nesanāks.
Es pieļauju, ka varbūt nevajag riskēt ar kaut kādām lielām naudas summām un kaut kādus šādus biznesa plānus. Viņas varbūt sākt pa kaut kādām pa tādiem nelieliem soļiem, pārbaudīt savas spējas, savas idejas. Tas, man liekas, ir svarīgi. Nevis uzreiz tur uztaisīt kaut kādu, ar kaut kādām milzīgām ambīcijām. Garš uzticēties, pārbaudīt savas idejas un nebaidīties, jo neviens pa pirkstiem nesatīs, ja tu, uzgleznosi gleznu vai aizies pie šuvējas, aiznesīs viņai audumus un pateiks, es gribu bikses šūt platas un uzšoju 3 bikses kaut vai pati sev un mēģini. Man liekas, ka tā tas var visu kaut ko sākt darīt. Man liekas, ka tas arī ļoti svarīgi vecākiem no bērnības bērniem mācīt radošumu. Es vispār nesaprotu, kāpēc skolā nav tāds vispār stunda vai kaut kāds virziens kā radošums. Jo tā ir tik plaša tēma un tu vari būt radošs pilnīgi gan tīrot māju, gan pildot mājas darbus, gan ģērbjoties, sarunājoties, jokojot. Jā, man liekas, ka radošums ir tā apzināti jāmāca. Ja tev būtu jāpasaka kaut kas pirmais, kas nāk prātā, kas bija visgrūtākais ceļā uz to brīvību, jo es varētu, tie ir mani vārdi, bet man liekas, ka tu nonāksi pie kaut kādas zināmas brīvības. Ja? Tad es atradusi tās lietas, kas tev patīk, tu viņas dari un nopelni naudu par viņām. Tā ir brīvība. Kas ir bijuši tie lielākie izaicinājumi līdz tam? Jā, šis vārds brīvība, viņš ir būtisks un mīļš vārds, un es to jēdzienu, es viņu dievinu. Es esmu gatava smagi strādāt līdz 3-4 naktī un sevi motivēt un sarunāt un bārt sevi tikai, lai es būtu brīva, lai es varētu darīt to, ko es vēlos, kad es vēlos un kā es vēlos. Kas ir bijis tas grūtākais? Grūtākais ir bijuši kaut kādi konkrēti projekti, bet svarīgi ir saprast, ka pat ja ir kaut kāda lieta, ko es daru pirmo reizi kādā projektā vai kādā savā idejā, šobrīd ir tādas iespējas tajā pašā YouTube vai vēl kaut kur atrast par jebkuru tēmu, kaut kādas pamācības vai ChatGPT vai vienalga, kas tu vari sameklēt par jebkādu informāciju. Un sēdēt, uztaisīt kaut kādus testus, patiesībā šobrīd uzsākt kaut ko jaunu, vai tā ir tikai ņem un meklē un interesējies. Tās grūtības, patiesībā es uzskatu, ka visas grūtības ir pārvarāmas. Un visur var iet meklēt kaut kādus outsource pakalpojumus, to, ko tu pats nevari izdarīt. Un mums visiem ir draugi, un Latvijā vispār ir tik daudz talantīgi cilvēki. Viens labi fotografē, viens vēl kaut ko, viens superīgi raksta tekstus. Un tu pat citreiz ar tādiem nelieliem līdzekļiem tu vari uztaisīt kaut ko vienkārši wow. Kaut vai tikai parunājoties savā draugu lokā. Un cilvēki ir ļoti atsaucīgi. Viņi sevišķi pēdējos gados, viņi vairs nav tik materiāli tendēti, viņi to prieku dara. Un man tas vispār liekas ļoti lieliski, ja cilvēki gan ģimenē, gan pāris attiecībās kaut ko kopā dara, kaut kādu lietu. Jo pirmkārt tas ļoti vieno, tas ir ļoti interesanti un aizraujoši. Un otrkārt, man liekas, darot kaut kādu šādu radošu vai kaut kādu kopīgu ideju, ir liela iespēja iepazīt un ieraudzīt arī otra cilvēka iekšējo pasauli. Kaut kādu viņa gaumi vai kaut kādu, un tas ir ārkārtīgi interesanti un aizraujoši. Iespējams, ka citreiz nedarot kaut kādu kopīgu lietu, tu arī neuzzinātu kaut kādas sava tuvā cilvēka, kaut kādas šādu, piemēram, par manu vecāko meitu. Arī mēs sākām kopā strādāt, viņai bija kaut kādi 14, 15 gadi, es to zināju, bet es nebiju tik ļoti par to pārliecināta. Viņa brīnišķīgi raksta tekstus. Tu noteikti arī to zini. Tā tiešām ir, jā. Un tas sākās ar to, ka vienā projektā izstādē vienai es viņai palūdzu gleznām uztaisīt aprakstus eseju formā angļu valodā nelielus par to, ko viņa tur redz.
Protams, es viņai pateicu, apmēram, ko es tur kāds bija mans message tajā glaznā, lai nav galīgi viņas interpretācija. Bet tas, kas tur bija, es vienkārši domāju, ak, Dievs, cik tev tur iekšā ir daudz, un cik tu esi dziļa, un cik tu esi skaista un interesanta. Un protams, ka es viņai to pateicu. Un jā, man liekas, ka ir jādod bērniem arī kaut ko kopā darīt ar bērniem. Pat ja viņi tur burkšķi pretī. Es jau zinu, ka arī šobrīd Nadīna tev palīdz ar mārketinga lietām un dažādas tehniskās lietas. Viņai šobrīd ir 19 gadi, jums jau ir zināms stāsts no tā sadarbības stāsts. Ja? Varbūt tev ir kaut kāds ieteikums citiem vecākiem, kā veiksmīgi veidot šīs sadarbības, jo tur mainās tās attiecības, ja? Ierastās vairs nav mamma un meita, bet jūs esat tādā kaut kādā citā pakāpē, gan kā kolēģis vai dombiedrins. Jā, man liekas, ka ļoti svarīgi ir bērniem, sevišķi tajā pusaudža vecumā, iemācīt to sajūtu un izpratni par hierarhiju, jo viņi neviens nav atcēlis. Un viens, protams, bet arī es kā māma mācu šo hierarhiju, kad tomēr man pieder galavārds. Un, protams, ir situācijas, kuras es ļauju viņām izvēlēties, kā viņām patīk, bet ir, kad es pilnīgi noteikti pasaku, nē, šoreiz būs tā, un tikai tāpēc, ka es esmu tava mamma, un viss. Un tā kā cieti. Tad, kad, piemēram, ārā ir -15, bet man Luīza jaunākā meita grib iet ar plānu jaku, es saku, nē. -10 tu vēl to darīji, bet -15 tā kā viss. Un tas pats attiecas arī uz Nadīnu un darbu, kad mēs sākām strādāt, tad, protams, bija brīži, kad viņa tā kā, bet kaut kādas tur pukstēšanas un kaut ko viņa centās, tā kā, un es teicu, nē, šobrīd darīsim tā, kā es saku, un vienkārši klusē, vienkārši tagad daram. Un pamazām, un šobrīd tas līmenis ir tāds, ka es viņai mierīgi varu 20 gadu vecumā uzticēt projektu, fotosesiju, kurā viņa pilnībā veic gan mārketinga, gan viņa sarunā visas iesaistītās personas, un respektīvi viņa ir kā projektu vadītāja, un šobrīd pat ir tā, ka man nav vairs jāpārbauda, un es pat varu tur neierasties. Un tas tiek izdarīts, un man vienkārši atnāk uz e-pastu bildes brīnišķīgas. Man liekas, ka izcili. Bet tev tas ir izdevies kaut kādā burvīgā veidā. Tu nevien esi stingra un saglabā šo hierarhiju, neatkāpies no viņas, bet tev arī tu esi ļoti dāsna un arī... Kā tu to zini? Es kaut kā to, teiksim, nojaušu. Es zinu, ka tu esi dāsna un arī atlīdzini par jaunieci vai bērns ir iesaistījies un jūs vienošat par kaut kādu darbu. Es zinu, kad ir šī enerģijas apmaiņa jums. Es domāju, tas arī ir svarīgi. Protams, un man liekas, ka svarīgi ir pat ne tikai tas, ka es viņai, viņai ir iespēja nopelnīt naudu, bet man liekas arī ļoti svarīgi, ka es viņai varu pēc tam atļauties pateikt, tā, tomēr tas un tas, ja ir kaut kādas kļūdas, ja varēja labāk kaut ko. Man ir tiesības viņai to pateikt, un viņai nav tiesības apvainoties. Viņa, protams, arī var pateikt, jā, bet tur bija tas un tas, un respektīvi mēs spējam to arī tīri normāli pēc tam arī izrunāt. Un jā, man ļoti patīk dot, ja man ir ko dot, tad jā, es domāju, ka varbūt visums vai Dievs, viņš vienkārši nav vēl iedevis man daudz naudas, jo es viņu vienkārši visiem atdevu. un jā, bet tas nav tikai par naudu, bet arī tas attiecas uz visu dzīvē. Man gribas dot un dalīties ar to, kas man ir. Ļoti skaisti. Paldies! Ja tev būtu jāpasaka, šobrīd noteikti mūsu klausās arī sievietes, kurām iekšā ir tā radošā vilkme, bet viņām pietrūkst drosmes pamēģināt. Ko tu viņām varētu ieteikt? Es viņām ieteiktu tā kā nedaudz aprunāties pašai ar sevi,
un pajautāt pašai sev, kas tieši tevi biedē, aiziet uz veikalu, nopirkt kaut kādu komplektu, vienalga, ko tu gribi darīt, izšūt vai glaznot vai kaut ko veidot no kaut kāda plastikas materiāla. Un to darīt, jebkurā veikalā ir ļoti labi pārdevēji, kur izstāstīs visu, ko vajag, un tas nav nemaz tik dārgi, un atkal ieslēdz YouTube, paskaties vai ar akvareļu krāsām, vai ar eļas krāsām, vai ar kādām krāsām vien vēlies, vai zīdu apgleznot. Viss sēdi, skaties un vienkārši dari. Un neviens tā kā jā, un pašai pēc tam būs gandarījums. Un ko es vēl esmu pārbaudījusi dzīvē, ka tas tiešām tā ir, ka tā kaut kāda enerģijas apmaiņa, viņa ir tiešām reāla, jo tikko tu sāc kaut ko darīt, un pat ja ir kaut kādas šaubas vai šīs te bailes un pārējais, es varu sadarēt, tikko šis cilvēks saņemsies un to pirmo gleznu uzgleznos, uzreiz būs kaut kāda tāda tā kā atsauce no pasaules. Tas ir līdzīgi tā kā tu akmentiņu iemet ūdenī un tie riņķīši aiziet. Un noteikti kāds no radiem vai no draugiem pajautās, klausies, man mājās tur ir tāda siena, varbūt es gribu tādas jūras skatu vai magones. Un visu, un ņem taisa nākamo gleznu, vienkārši pārbaudi kaut vai šo teoriju. Un kā tā. Zini, tad, kad tu to stāsti, tas liekas tik pašaprotam, bet tev jau ir pašai sava tāda īsta pieredze par to. Tu jau tieši tā arī esi darījusi un sasniegusi rezultātā. Tā ka paldies tev par tādu. Tas tiešām tā strādā, un tas strādā pat manā gadījumā. Tas pat notiek tā, ka, piemēram, man ir kaut kāds ilgstošāks laiks, kad, teiksim, netirgojās kādas gleznas, un man pietiek vienkārši sakrāmēt darbnīcā visas krāsas un notis, kaut vai vienkārši tādu uztaisīt tādu kārtību. Nākamajā dienā ir kāds e-pasts vai kāds piezvan un kaut ko pajautāt. Tā kā vienkārši ņem kustini tās lietas. Jā. Tu tā kā sagatavo savu darba vidi un tu esi gatava, lai darbs atnāk pie tevis. Principā. Jā, tas tieši pat strādā tik primitīvi, ka tu vienkārši, tā kā tu pasper to bumbiņu un viņi kaut kur aizlidos. Forši. Ja tu esi gatava, mēs varam tagad pāriet pie ļoti aizraujošās otrās daļas, kas ir par attiecībām. Labi, tad es iedzeršu. Iedzeru kafiju, sagatavojies. Es īstenībā šī otrā daļa, kas ir par attiecībām, man viņu sagatavot bija lielākais izaicinājums, jo droši vien mums savā starpā ir viss dzīvē, mūsu savstarpējas attiecības, viņas ir komfortablas un stabils un mums saprotams, ja? Bet tad, kad ir jārunā uz āru, tad tas iedod kaut kādu tādu stresa momentu, jo droši vien sabiedrībā, saprot, ja? Ir visādi stereotipi un tā. Bet, labi, sākam. Tu padalies, cik tev tas ir komfortabli, bet kāds tev šobrīd ir attiecību status? Man šobrīd ir, ja tā to varētu nosaukt, es to savu brīvību esmu, tā teikt, ieviesus pilnīgi visos laukos, izņemot mātes pienākumos. Man, var teikt, pirmo reizi dzīvē ir kaut kāds ilgstošāks laiks, tad ir apmēram 2 gadi, kad es esmu brīvas sievietes statusā, un droši vien, ka varētu teikt, ka man ir attiecības pašai ar sevi beidzot. Tas ir tā, ka es nezinu, droši vien katrs sapratīs, man ir grūti to pateikt tā saprotami, bet tā, ka man šobrīd ir tāds tā kā laiks sev, kaut kādai izaugsmai, kaut kādiem maniem darbiem, maniem projektiem, meitām, jo viņām šobrīd arī ir tāds vecums, kad viņām ļoti svarīgas ir sarunas ar mani, mana tāda liela klātbūtne. Un es to vienkārši izbaudu to, ka man ir brīnišķīgas attiecības tuves ar manām meitām un ka mani darbi ir kaut kādā citā
citas kaut kādas, tādas interesantas, varētu teikt, taciņas, tādi kaut kādi pavērsieni profesionālajā jomā. Un, tas ir tāds laiks priekš manis, un nevis kotletēm. Protams, ka mēs to visi zinām, ka attiecības viņas paņem ļoti daudz enerģiju un laiku. Un, protams, tas viss ir lieliski, bet es saku, pirmo reizi manā dzīvē man ir brīvība. Un es to tiešām izbaudu. Un es noteikti zinu, ka man noteikti būs attiecības. Un nezinu, cik ātri, bet jo es parasti esmu diezgan ātri no vienām attiecībām. Kas kuram ir ātri, parasti kaut kādu gada laikā. Man ir viens attiecības beidzās, tad es uzsāku citas attiecības. Labi, man viņas nav tur bijušas tik daudz, bet tāpatās. Šobrīd es tiešām izbaudu brīvību. Man tāds jautājums. Tev skauž? Nē, galīgi neesmu tajā otrā pusē. Tagad izbaudu tieši attiecību sadājumu. Lieliski. Es arī par to ļoti priecājos, tāpēc, ka tas ir brīnišķīgi arī būt attiecībās. Un man ir bijušas lieliskas attiecības. Un manā dzīvē es jūtos, kā pieredzējusi. Patiešām esmu bijusi ļoti mīlēta sieviete. Un man ir bijušas gan skaistas dāvanas un mašīnas ar bantēm pagalmā. Un brīnišķīgs laiks kopā. Bet, skaidra lieta, es satriecošu sievieti. Bet, zini kā, es teicu, tas nākamais jautājums, ko es gribēju jautāt. Principā, tu jau daļai viņu atbildēji, bet, lai viņi tā precīzāk noformulētu, tu esi pilnībā pati sevi radījusi, izveidojusi. Ja? Tev ir attiecības pašai sevi. Tu esi nonākusi līdz brīvībai, ko tu pati sev dod. Ja? Ar savu darbu tu pietiekoši nopelni, tu veido savu dienas režīmu, diennakts režīmu gala beigās. Ja? Un tad tu esi šobrīd tādā dzīves posmā, ka tu dēļ attiecībām īsti negribi atteikties no tās savas brīvības. Pareizi saprotu? Nē, tā nav. Man nav nekādi tādi strikti noteikumi arī šajā visā ar brīvību. Un es vienkārši šobrīd tā kā tāda upe kaut kur plūstu un pilnībā ļaujos un uzticos arī tam, kur tā upe mani nes un paļaujos uz to. Tā kā vienkārši tā nedaudz vajag uzticēties arī tā kā. Man liekas, ka dzīve ir interesanta tad, ja tā kā no vienas puses tu dzīvo ļoti strukturizēti un disciplinēti un viss šitais loģiski, pragmātiski, bet arī noteikti ņemam klāt tomēr kaut kādu to misticismu, intuīciju, visu to maģisko. Nevajag pārāk ar maģisko domāšanu aizrauties, bet tomēr viņa ir skaista un ticēt brīnumiem un kaut kādām un paļauties. Un tā kā, jā. Ko tu esi līdz šim savā dzīvē no savas pieredzes balstoties, ko tu priekš sevi sapratusi par attiecībām, foršām attiecībām? Kādas tu redzi savā dzīvē? Man liekas, ka ļoti svarīgi ir dot vienam otram tādu tā kā brīvības sajūtu arī. Un nevajag gaidīt, kad otrs cilvēks darīs mūs laimīgus. Tas ir visa pamatā. Tā ir tā kā tāds pamats, uz kur mājiņu var uzbūvēt. Un ja nav šis pamatā, tad, ja mēs neesam laimīgi paši, to jau, man liekas, saka pilnīgi visi psihologi, ja mēs neesam laimīgi un apmierināti paši, esot kopā ar sevi, divatā, attiecībās ar sevi, tad, kā gan mēs varētu būt laimīgi kopā ar kādu citu, mēs nemitīgi pieprasīsim no šī cilvēka uzmanību un kaut kādu resursu un visu pārējo. Un tas sanāk tāda, man liekas, tas nav godīga spēle. Nav tā, ka tu atstum visus tur preciniekus, kas tev varētu gadīties. Nav tā. Nē, par vienu precinieku var arī konkrēti, gribu lietas, bet es varu izstāstīt. Pievērs uzmanību viens ļoti foršs vīrietis, stūrīgs, skaists, inteliģents, intelektuāls. Respektīvi, pilnīgi viss tā kā ir. Bet viņš ir šķīries un viņam ir 2 mazi bērni un puikas.
Un, pirmkārt, es vispār nezinu, ko darīt ar maziem zēniem, jo viņi visu laiku kaujās un bļauj. Tas ir pirmkārt, un otrkārt, nē, es nesākšu vēlreiz to, kā es esmu veiksmīgi tikusi, tā teikt, brīvībā no tām. Tas ir atkal uzaudzināt kopā, un es viņu ļoti labi saprotu. Viņš meklē sievieti, nopietni noskaņots, kas viņam palīdzētu, tad, kad bērni ir pie viņa, audzināt šos bērnus. Bet tā, es godīgi viņam pateicu, ka mums nav jēga pat iet tur uz vakariņām, jo es zinu, ka nevis es negribu, bet man pašai ir 2 meitas, un es arī zinu, ka manām meitām tas būtu šoks, ka tagad mājās skries un bļaus 2 mazi puikas. Viņas pateiks, mammu, neizvēlēs, vai mēs, vai viņi. Es domāju, ka tu saproti, tas ir sievišķīgi. Es saprotu ļoti labi, un es cienu. Ko tu darītu tādā situācijā? Zini kā, pirmkārt, es cienu to, ka tu esi nobriedusi tik tālu un sapratusi par sevi šādas lietas, uz ko tu esi gatava un uz ko tu neesi gatava. Kur tu esi gatava iet un kur ne. Jo vispār, godīgi, arī no savas pieredzes, tu jau zini mani, es arī neesmu tāda puskoka lēcēja. Ja ir attiecības, piemēram, tā kā mēs izveidojām attiecības ar Gundoru, apprecējāmies, es jau automātiski pieņēmu viņa meitas kā savējās, jo es negribu būt vienkārši tēta, sieva. Mēs esam tajās mājās, kur mēs esam ģimene. Man citas dzīves nav, man nav citas realitātes, ja? Bet tu zini, ka tu esi tā, es nezinu, kā tev tas ir apzināti sanācis vai kā, bet tu esi tā ideālā, otrā pamāte. Ne tā pamāte, jā, es pat nezinu, kā tā otrā mamma, jo, tiešām es tev tā mikrofonu, tiešām ar roku uz sirds, man būtu kaut kādā filmā jāparāda, kādai vajadzētu būt. Es tiešām, man liekas, tu esi brīnišķīgi, to dari tik nesautīgi un tik no sirds. Tāpēc es patiešām priecājos par Gundaru, par savu bijušo vīru. Es uzskatu, ka viņam ir ļoti novērcies un viņš ir tā teikt drošās rokās. Paldies tev. Jā, arī es zinu, ka mana Nadīna, tad, kad viņa ir ar tevi, es zinu, ka tikai pats tas labākais. Un es arī ļoti daudz no tevis esmu mācījusies, jo es zinu, ka tu arī esi kā superīgs coach par to, un ka tu tiešām spēj iedvesmot, un kā tu Nadīnu esi arī cēlus kaut kādos, un ka tu arī ļoti esi palīdzējusi tad, kad mums ar viņu ir kaut kādi konflikti, tad viņa man ir teikusi, ka viņa ar tevi parunā, un ka tu to, jā, tiešām startulīt apraudāši. Tas ir ļoti aizkustinoši. Protams, tas viss tā ļoti trausli ir. Tas ir tā smalki. Jā, bet tas, man liekas, ir reti, un cik žēl, ka tas ir tā reti. Un tā kā, jā, un kad, man liekas, ka tam tā būtu jābūt. Bet, zini kā, mēs jau arī nezinām. Mēs zinām par tiem sliktajiem gadījumiem. Mēs zinām par tiem gadījumiem, kad varbūt sieviete vai vīrietis ir dēļ mīlestības iestartējuši kaut kādā modelī, kas viņam vienkārši viņi nav gatavi tam, jā. Tāpēc es saku, ir superīgi, tā kā tu stāstīji par savu pieredzi, kur tu jau sākumā tu esi godīga pret visiem. Tā kā šis nav tas, ko es šobrīd dzīvē varu. Tikpat labi var būt otrādāk, tas ir apzināts lēmums. Esmu gatavs visu, un tad iešu uz pilnu banku un darīšu labāko. Es domāju, ka tas ir par sevis apzināšanos arī. Tajā brīdī, kad tu veido. Es domāju, ka ne tikai. Es domāju, ka tā ir noteikti arī kaut kāda tava iekšējā pasaule un plaša sirds un tas dziļums, jo arī par to vēlmi dot, jo es absolūti esmu pārliecināta, ka to dari vienkārši nesautīgi, ne par ko nedomājot un nepelnot kaut kādus pluspunktus savās attiecībās. Un tas ir par jā. Tāpēc cilvēkiem ir svarīgi, man liekas, attīstīt to savu iekšējo pasauli un censties, kur viņi var kaut ko dot. Jo es zinu, diemžēl, daudzus pārus, kuros ir tie bērni no iepriekšējām attiecībām, un nav tur tās labākās attiecības. Un kāpēc? Kas ir tas, kas tu taisi tādu plaisu, vai tie ir tie vecāki, vai tās ir tur
Jā, tāpēc es tiešām ļoti priecājos, ka mums ir forši un ka mēs spējam visi kopā aiziet Nadīnas izlaidumā uz restorānu un sēdēt jokoties. Es arī par to ļoti priecājos. Un jāsaka, jābūt jau pavisam godīgiem, ka tas jau nenotiek tajā pirmajā brīdī. Tas nenotiek vienā dienā. Mēs tagad visi būsim laimīgā, paplašinātā ģimene, vai ne? Tas ir ceļš visiem kopā. Tā taču ir. Sākumā visiem vajag pierast vienam pie otra. Un tad pieņemt to faktu, ka mēs tagad esam, mēs arī esam uz mūžu saistītas. Tā ir. Un tas viss, protams, ir ļoti daudz aptverams. Un tam ir jādod laiku, tas ir normāli. Bet, ja tas rezultāts ir tā, kā es domāju, ka mums ir izdevies superīgi, un es domāju, ka tā tad arī visiem citiem ir iespēja nonākt līdz tam. Jā, un pie tam mums arī ir, nav jau tā, ka mēs vienmēr tur super pudra cukurā esam komunicējuši, ir bijušas arī visādas bloķēšanas. Dzīve ir dzīve. Jā, jo lai neviens nepārprot, jo tad, kad trako jaunietis, viņš trako vienā pusē, un arī spēj citreiz sastrīdēties arī tie vecāki un tam līdzīgi kaut kādas tur var domstarpības. Labi, mums ar tevi nav nekad bloķēšanas bijušas, bet kad man liekas, ka, piemēram, Gundars nenostājas manā pusē, kur ir absolūti pareizā, un ka viņš ieņem neitrālu pozīciju, un es no viņa puses sagaidu, ka te beidzot viņam vajadzēja būt tam stingrajam tēvam pateikt, ka pret mammu tā nedrīkst izturēties. Un viņš to neizdara. Un tad, svarīgi ir pat, ja mēs kaut kad visi kaut ko tur uzplaiksnījam, sastrīdamies vai esam emocionāli, pēc tam pateikt piedod, braucam tālāk, vai ne? Tas ir ļoti svarīgi. Bet, klausies, ja tev, mēs padalījāmies tādā personīgajā pieredzē, bet ja tev būtu jāapkopo kaut kāds tāds ieteikums klausītājai, varbūt, kas klausās, un viņi šobrīd ir tajā saliktajā, paplašinātajā ģimenē, droši vien tu vari stāstīt no savas pozīcijas. Tev ir kāds ieteikums, kā dzīvot, pieņem šo modeli bez kaut kāda iekšēja aizvainojuma un tādā veselīgā veidā pret bērnu, kas ir tagad ceļos starp mājām? Man liekas, pirmkārt, ja cilvēki ir pieņēmuši lēmumu, ka viņi šķirsies, tad viņiem tomēr ir jāspēj izšķirties kaut cik pieklājīgā veidā, bez tiesāšanās, bez šīs bērnu kaut kādas raustīšanas un negatīvās noskaņošanas un kurna vēl ietekmēšanas un viss pārējais. Un es uzskatu, ka tas ir visa pamatā, kas diviem pieaugušiem cilvēkiem, kuri ir agrāk teikuši viens otram, ka viņi mīl viens otru un vienā gultā gulējuši, viņiem tas ir vienkārši jāspēj. Un ja viņi to nespēj, tad ir slikti. Un tā kā es uzskatu, ka tas ir tas pamat uzdevums, kas šiem diviem cilvēkiem vienalga, ko viņi viens otram ir izdarījuši. Tomēr noslēgt kaut kādu miera izlīgumu un vienoties par kaut kādiem sadarbības draudzīgiem principiem. Tas ir, un es zinu, ka tas nav viegli, jo mums visiem ir kaut kādas lietas, kas ir ļoti sāpīgas un ko ir ļoti grūti piedot, bet tā pašā laikā mums ir jāatcerās, ka mums ar šo cilvēku ir kopā bērns. Milzīga dāvana. Un tāpēc tikai ar cieņu pret šo brīnumu, kas ir bērns, jo tik daudziem cilvēkiem nav bērni. Un viņi tik ļoti grib bērnus. Un jūs tagad divi loši strīdaties, bet jums ir bērns un viņi cieš. Tā kā nolikt malā to ego un paskatīties kā pieaugušajiem. Ja? Vienkārši nedaudz ieslēgt sevī mīlestību pret pasauli un to otru cilvēku. Nesanāca jums. Kāds tur kaut ko ne tā izdarīja. Nekas traks, kāja roka nav nogriezta. Viss varbūt beigās būs vēl foršāk nekā bija. Un tas ir tiešām aicinātu visus. Ļoti labs tāds
To aicina uz mīlestību, principā. Jā, un Paskatīties pat, ja tas otrs ir galīgi ciets kā tāds, granītu bluķis, tad var būt sieviete varbūt tā gudrākā, un tomēr, jo man liekas, sievietes būtība ir par mīlestību. Un tad, esi tu tā, kura pasaka, labi, Pēter, paliekam draugi. Un pat ja Pēters saka, nē, tu esi ļoti slikta, tu tur man to un to, paies laiks un viņš nomierināsies. Viņu tomēr laiks ļoti, tā kā uzber tādu, tā kā mieriņu pa virsu, un kad viss vairs nešķiet tik dramatiski. Noturēt sevī tādu sievišķīgu spēku un vienkārši pagaidīt, un tad vēlreiz. Un vēl man liekas svarīgi nestrīdēties par naudu, par materiālu, kuram tur viss. Tas arī, ka var divi cilvēki iet tiesāties pēc šķiršanās vai šķiršanās laikā par kaut kādām materiālajām lietām. Man tas vispār šķiet nenormāli. Neiedeva tev kaut ko, neiedeva, nekas, tev pienākās. Jā, es tev sapratu. Paldies tev par to novēlējumu, tādu ieteikumu. Ejam pie 3. nodaļas. Jā. Par sievišķību un par tevi pašu. Kas tev vispār ir sievišķība? Man sievišķība laikam ir arī ļoti... Tātad sievišķība, kā es domāju, pie mums ļoti daudz, kur runā par sievišķību, ka sievišķība ir uzkrāsot sarkanas lūpiņas, uzvilkt augstspējas kurpītes un kleitas vēlams nēsāt un viss šitais, bet tas ir forši. Bet man liekas, ir ļoti svarīgi to sievišķību sevī iekšā atrast. Un to sievišķību uztaisīt par sievišķību, nevis to ārējo. Sievišķība, man liekas, iekšā viņa ir par mīlestību, par pieņemšanu, par radīšanu. Skaidrs, ka sieviete rada kaut vai to pašu mājas atmosfēru, viņa rada atmosfēru attiecībās. Ne tikai, protams, abi rada, bet viņa rada attiecības ar bērniem. Un tad, man liekas, sieviete ir jāapzinās tas savs lielais spēks un tā viņas milzīgā ietekme. Un mēs katrs esam ļoti spēcīgs un ļoti daudz ko ietekmējam ar to savu vibrāciju. Un tā atbildība, vai mēs vibrējam pozitīvi vai negatīvā frekvencē, ko mēs no sevis dodam ārā. Tas ir par sievišķību. Bet sievišķība noteikti ir arī manā izpratnē spēks un tāds spēcība, ka tu esi stipra. Tas nav tikai tur, tas ir sievišķīgi raudāt un kaut ko nevarēt, un lai jau tur viss pārējie tad sadara. Tas ir forši. Un noteikti vīrietim vajag ļaut būt stipram, un tur tas ir super, bet tādā attiecībā uz personīgi, uz sevi, piemēram, pašai ir jābūt stiprai un jāmāk sevi, ielikt rāmī. Tas attiecas uz kaut kādu fizisko ķermeni, lai tev pašai ir, lai sievietei pašai ir prieks par savu ķermeni. Un tas ir milzīgs darbs un spēkam tur jābūt, jo ir viegli sēdēt dīvānā un ēst kūciņas, un pēc tam ir grūti saģērbties, izejot ar vīru vai vīrieti, un nekas nepatīk, kā izskatās, zinu personīgi. Un tad, kad tu savāc to savu fizisko ķermeni, tad ir tā, kad viss labi izskatās un ir jauki un priecīgi, un tas ir par spēku arī vienlaicīgi lielu. Ja mēs esam tā plūstoši nonākuši, tad es pajautāšu, tu izskaties vienkārši satriecoši. Es to saku tev ļoti bieži, pārāk bieži to saku, jo tiešām es tā domāju. Vai tu vari padalīties ar kaut kādiem trikiem? Padalīties ar trikiem, kā tu esi satriecoši. Tu esi labā formā un seja, tu esi mirdzoši. Man vienkārši nav citu variantu, jo es vēlos šo savu brīvību. Man ir
Bet man arī tas ļoti pašai patīk. Man patīk labi izskatīties un labi justies. Tas ir tā kā ar vienādības zīmi. Un, ja man ir plus kaut kādi 5 kilogrami vai 7, nedod Dievs, es nejūtos labi. Man nepatīk pašai. Un tad kā gan es varētu sagaidīt, lai es citiem patiktu? Un tas ir pirmkārt. Otrakārt, tas ir vienkārši tas ir jādara. Un ja citas sievietes saka, jā, tam visam, tam skaistumam, labi izskatīties, vajag naudu, tad tā arī nav tik ļoti. Protams, kad naudu vajag, lai labi izskatītos, bet ir ļoti daudzas lietas, ko var pats izdarīt. Piemēram, iemācīties pašam taisīt manikīru. Atkal YouTube, ieslēdzam, nopērkam drogās nagu lakas un uzzīmējam uz A4 lapas nadziņu formiņas, 20 reizes uzkrāsos, varēs arī puslīdz normāli nagus uzlakot. Kas man liekas tā kā super, ja sieviete māk pati sev pedikīru, manikīru uztaisīt. Tāpat var iemācīties matus ieveidot, var iemācīties uzkrāsoties, un atkal tas nemaksā. To var izdarīt ar nelieliem līdzekļiem. Gal galā var pati trenēties un vingrot un iziet skriet. Ir ļoti daudz lietas, ko var darīt, kas nevienmēr ir kaut kādas dārgas lietas. Un arī, kas ir ļoti forši, man liekas, var izkopt savu stilu. Milzīgas iespējas izdomāt savu kaut kādu stilu, savu kaut kādu. Vai pašai ir interesanti. Un tad arī tā ir, kad cilvēks forši izskatās, to uzreiz pasaule nolasa. Un tā ir, man liekas, ar vienādības zīmi veiksme. Tas, kad cilvēks labi izskatās, tas nozīmē, ka viņš labi jūtās, tas nozīmē, ka viņš ir tāds pozitīvs un priecīgs, un viņš tā kā vibrē ārā to foršo enerģiju. Un tikko, nezinu, jā, manā gadījumā man tas ir liekais svars. Es viņu tā kā, nē, es darīšu visu, ne gluži visu, bet tas ir mans viens no tādiem svarīgiem uzdevumiem, ir, teiksim, neuzkrāt lieko svaru, jo man tas traucē manām darbām, manai pašsajūtai. Tātad tev ir skaidra motivācija, skaidrs, ka tas tev tur galīgi nedara, un tāpēc tu sevi proti nomotivēt, turēties. Jā, jo arī, ja mēs skatāmies tīri, es kā mākslinieks varu pateikt, piemēram, sievietes seja, man ir 49 gadi, būs martā, sievietes seja šajā vecumā, viss sāk nedaudz tā kā braukt uz leju, gravitācija un tam līdzīgi. Un, ja ir liekais svars, viņš uzreiz, iedot to tantes seju. Tur neko nevar darīt. Jā, tie tauku spilventiņu viņi. Kaut tur, jā, un noņem tos 10 kilogramus nost, un tur izskaties 10 gadus jaunāks. Tā kā, es ieteiktu, gribas labi izskatīties, jāsāk, diemžēl, ar lieko svaru. Un tas arī, super pašsajūtu iedod, un spēku, un tā kā... Viss vecais, labi zināmais. Jā, dar atkārtot, vai ne? Kā tu atjaunojies un uzlādējies, kad tev jūti, ka tev vispār vairs nav spēka, nav iedvesma? Man ļoti patīk pavadīt laiku vienai pašai. Es varu, paņemt vairākas dienas vienkārši, kad es tiešām izguļos. Lasu grāmatas, skatos labas filmas, klausos mūziku, kaut ko sev pagatavoju ēst. Protams, man ir mani pienākumi pret, nevis pret, bet man ir mani pienākumi, bet es pilnībā iedodu sev tādu, ja man nav iespēja tajā brīdī aizbraukt uz kaut kādu spā vai kas tāds. Otrs, kas ļoti palīdz, ir aiziet garā pastaigā dabā. Iet 10 kilometrus kaut kur gar jūru, ideāli vienam pašam un pastaigāt pa mežu gar jūru. Daba ļoti, ļoti uzlādē un ļoti iedod enerģiju. Atkal tās tādas lietas, kas neko nemaksā. Jā, es tieši arī par to nodomāju. Nāk par labu fiziskajai formai beigās ar to pastaigu. Jā, un vēl kas ir tāds arī viens no trikiem, kas man ļoti strādā, ja man nav labs garstāvoklis vai man ir kaut kāds tāds enerģētiski tā kā
Es vienkārši paņemu perfekti iztīru māju. Visas atvilknes, visas vienkārši tā kā vairākas dienas es tīru māju. Tas izklausās ārprātīgi, bet tā, ka tev viss pilnībā, viss ir perfekti. Un to tu dari tad, kad tev ir tie zemie punkti? Jā, es vienkārši uzlieku interesantus podkastus, foršu mūziku, un es vienkārši sakarāmēju pedantiski, sākot ar visām virtuves atvilknēm, beidzot, respektīvi pilnībā visu garderobē iziet cauri tā, ka tu visu attaisi tev tā kā viesnīcā vai tā kā Airbnb dzīvoklī. Superīgi, izmet ārā visu kaut ko lieku un ideāli strādā. Un kā ir ar tām? Mēs visi esam kādreiz bijuši tādā posmā, kad mēs zinām, pa vecam nav iespējams, bet mēs nezinām, kā pa jaunam, ja? Un tas punkts, viņš ir tāds ļoti trausls. Ko tu varētu ieteikt tām sievietēm, kas klausās, un viņas šobrīd ir tajā dzīves punktā? Jāiet ir pie sevis ciemos, jāpaņem puķītes rokā un jāiet pie sevis un tā kā no sirds ar sevi jāaprunājās, ar savu to iekšējo es. Un pašai vien būs jāsaprot. Es, protams, zinu, kad ir psihoterapeiti un psihologi un viss kaut kas cits, bet tomēr es uzskatu, ka viss ir ielikts mūsos pašos iekšā, visas atbildes uz visiem jautājumiem, un neviens labāk par sevi pašu to nepateiks. Un var teikt, ka mēs sevi paši zinām vislabāk. Jo citreiz, man liekas, psihologam tev ir jāstāsta pāris gadi, lai viņš par kaut kā sāktu apjaust tavu kaut kādu iekšējo būtību. Jo tas prasa laiku tiešām to cilvēku tā kā nolobīt, tā kā tādu sīpolu. Un pašam sēdēt, aprunāties, kas pa lietu, kas uz sirds, kaut vai elementāri, tas patīk, šitas nepatīk, paņemsim nost. Tie cilvēki tev iedvesmojās, šitas cilvēks tev tā kā jau ir, sāk vairāk negatīvas vibrācijas. Mēs varam arī cilvēkus paņemt nost no savas dzīves, komunicēt mazāk. Un paskatīties labas filmas, grāmatas, palasīt podkastus, censties ar savu iekšējo pasauli strādāt pašam. Tāda revīzija, ja? Tāda revīzija, tā sadraudzēties, sadoties rokās ar sevi. Jā, bet tā es saprotu, ko tomēr to, jā. Jā, man patīk. Paņemt puķis un iet pašam pie sevis aprunāties. Jā, jo citreiz, mēs tik ļoti daudz, tas dzīves temps un ritms, viņš ir tik aktīvs un visādi informācija un notikumi un cilvēki, draugi, radi, bērni. Un kaut kādā brīdī tu saproti, stop, kur esmu es, izrādās, ka es tajā brīdī sēžu kaut kur stūrītī un vispār histēriski gribas raudāt. Ja? Un tad, man liekas, ka sievietē ļoti svarīgi ir laiks kaut kādu izbrīvēt priekš sevis. Vienalga, ko tur visi saka, vai kā tas izskatās no malas, jā, pabūt ar sevi Kaut kāda emocionāla saruna mums sanāca. Tas jau labi. Labi, noslēgumā pasaki lūdzu, varbūt ir kāda tāda dzīves atziņa, ar kuru tu vēlies padalīties ar klausītājām? Dzīves atziņa. Man liekas, ka viss, jā, tas, man liekas, ko jau es teicu, ko es tagad šajā savā posmā esmu sapratusi, ka viss ir mūsos pašos, gan visi resursi, gan arī, piedodiet, arī visa figņa. un tikai mēs paši esam atbildīgi par sevi, par to, kur mēs atrodamies, kā mēs jūtamies, ko mēs gribam, ko mēs negribam. Diemžēl pašam vien nāksies ar to nodarboties un to visu savest kārtībā. Un nevajag uzlikt to pārvelt, to atbildību uz citiem cilvēkiem. Es zinu, ka cilvēkiem mēdz būt ļoti smagas situācijas, un arī man dzīvē ir bijušas ļoti smagas situācijas, bet tomēr pašiem vien būs tā dzīve jānodzīvo, sava dzīve, un
pašam vien būs ar visu jātiek galā. Un tas ir super, kad ir apkārt draugi un bērni, un kas mūs arī ļoti iepriecina, bet, nu, ar to smago būs pašam jātiek galā. Un tas, No jēga arī atlikt droši vien, vai ne? Ja, nu, tu zini, ir reizēm tā, ka negribās ķerties klāt. nu, Tu vajag zini, ka atlikt, šitas nē, bet, sāpīgs un tas tur nērts. bet vajag citreiz arī, es vispār uzskatu, ka nevajag tā teikt sastrēpt kaut kādas lietas karstas. Un citreiz, vajag tā mierīgi apsvērt kaut kādus lēmumus. Es to saku no savas pieredzes, jo es agrāk biju daudz tāda, var teikt, emocionālāka un radikālāka. Šobrīd es vairāk tā filozofiski skatos ar tādu tā kā novērotāju pozīciju. Nevis visur man pašai ar to cirvīti ir jāiet un karogu rokās, bet tā kā paskaties no malas, varbūt nevienmēr arī man ir tā taisnība kaut kādos strīdos ar meitām vai kaut kādās domstarpībās vai nevienmēr ir mana pozīcija ir tā pirmā, tā kā pamēģināt nedaudz novērot savas domas. Jo citreiz mums tas pirmais, kas iešauj prātā, ir tāds muļķības, tā kā pagaidi bišķiņi, pavēro savas domas un, jā, varbūt, ka var labāk padomāt kaut ko. Labi. Gundaga, tas arī ir viss no jautājumiem. Paldies. Man bija ļoti vērtīgi un interesanti, un es ceru, ka mūsu skatītājiem vai klausītājiem arī atradās kaut kas priekš sevis. Paldies tev, un šī jā, es tiešām novērtēju, un šī ir man tā kā pirmā video intervija, un Tev lieliski, tev ir talants. Tev tagad tikai iet uz intervijām. man liekas, tagad atkal kaut kādu laiku gribēsies paklusēt, jo, man liekas, jau viss pateica, un lai tas paliek ekskluzīvi tavām lieliskajām. Es esmu visas tavas intervijas noklausījusies. Paldies. Man tiešām patīk, tev kaut kā tas ļoti šarmanti izdodās, tādā kaut kādā tavā stilā. Es nevienu citu, es daudzas podkastus klausos un skatos, man patīk. Paldies, ja tu man pasaki arī padalies ar tādiem labiem vārdiem, tāpēc, ka tu jau zini, ka es neesmu profesionāli, es to daru tā kā sajūtu, lai droši vien sevi izaicinātu un novērotu progresu. Man pašai ir interesanti, kā būs 10. intervijā un kā būs 20. intervijā. Bet noteikti tas rezultāts, kāpēc es to daru ne tikai priekš sevis, bet arī Priekš citiem, tu dod, tu dalies. Jā, priekš citiem Un tu nebaidies. ielūkoties, piemēram, iepazīt tevi. Un citas brīnišķīgas cilvēkus. Un redz, tu esi spilgts piemērs par to, ka tas ir ļoti triggerējoši apsēsties un izlikt YouTube sevi un citus un skatīties. Tu nebaidies un dari, un tad kāds kaut ko tur padomās. Tas ir pilnīgi vienalga. Es baidos un daru. Tieši tā, tas ir tas, par ko es Tas iet kopā. ļoti labi, un es esmu pilnīgi noteikti pārliecināta, ka tu ar šo tālu un augstu tiksi. Pilnīgi noteikti. Paldies. Tā kā lai tev izdodas. Paldies. Paldies. Paldies.